Mazo salīdzinājumu Philips Sonicare zobirstēm. Reiku mums ir pats lētākais modelis, šobrīd maksā 45 eiro, 3100 sērija, un reiku mums ir pats dārgākais Diamond Clean 9000 sērija. Attiecīgi, ar ko tad šīs te abas divas birstes atšķirās? Pirmā lieta, ko daudz domā, ka šis te 9000 vai 3000, kad apzīmē viņa jaudu, tā nav, tas ir vienkārši modeļu nosaukums. Visām Philips Sonicare zobirstēm ir vienāda maksimālā jauda, kas ir 62 000 šariņu kustību minūtē. Tas, ko šie te numuri atzīmē, principā to, cik kruta būs šī te elektriskā zobirste. Jo lielāks cipars, tas vienkārši nozīmē, ka tur ir vairāk programmas, vairāk tīrīšanas režīma, intensitātes, aplikācija telefonā, piemēram, šai te birstē ir attiecīgi vienkārši viena poga, viens tīrīšanas režīms, viena galviņa un viss. Kamēr šai te ir jau 4 dažādi tīrīšanas režīmi, 3 intensitātes, viņai nevis vienkārši plasmasas korpus, bet keramiskais, kas ir patīkamāks taustai un vinnējis tur dizaina balvas. Viņi lādēs nevis uz vienkārši plasmas lādētāju, bet stikla glāzē, kā arī līdzi nāk ceļojuma futlārs, kurā to zobirsti jau var uzlādēt, un komplektā ir arī viena pati jaunākā galviņa, un vēl ir arī aplikācija šai zobirstei, telefonā varam lejuplādēt, ja vēlamies. Viņa, protams, arī strādā bez, bet, ja vēlamies, tad var dabūt. Un tad, attiecīgi, šādi arī mainās tās cenas. 45 eiro, 194 eiro. Ja mums interesē tikai un vienīgi, cik labi iztīrīs, tad viņas abas iztīra praktiski vienādi. Šeit jūs vienkārši maksājat par visiem aksesuāriem, featurām un citām foršām lietām, kas šajā zobirstē nav.